Mums nekas nesanāks, skumjā balsī teica Frensis. Mēs neko nevarēsim izdarīt. Viņi atkal paslēpās džungļos. Bet tad Paspartū pēkšņi aizgāja. Viņš neko neteica Phileasam Fogam. No rīta atkal sāka skanēt dziesmas. Tuvojās bēra ceremonijas stunda. Tempļa durvis tika atvērtas. 2 sargi veda Audu uz ugunskura. Viņa mēģināja bēgt, bet nevarēja. Sargi cieši turēja viņas rokas. Phileas Fogs un Francis skatījās uz procesiju, bet neko nevarēja izdarīt. Viņi saprata, ka nevar palīdzēt Audai. Phileas Fogs turēja rokā nazi, taču pret tik daudziem cilvēkiem viņš neko nevarētu izdarīt. Viņi redzēja, ka atraitne jau guļ uz ugunskura blakus Radžam. Viens no sargiem aizdedzināja ugunskuru. Taču tad kaut kas notika. Pēkšņi visi apklusa. Pēkšņi beidzās dziesmas. Pēkšņi Radža piecēlās un paskatījās uz džungļiem. Visi ceremonijas dalībnieki sāka kliegt. Viņi skaļi kliedza. Radža ir dzīvs! Radža ir dzīvs! Radža ar žestu parādīja uz zemi. Tad visi ceremonijas dalībnieki nokrita ar seju pie zemes. Radža pacēla Audu un turot viņu rokās sāka iet uz džungļu pusi. Kad Radža gāja garām Phileasam Fogam, viņš klusi teica: Sekojiet man, mēs varēsim aizbēgt. Tajā brīdī Phileas Fogs saprata, kur naktī aizgāja viņa sulainis. Viņš saprata, ka tagad viņš skatās uz savu sulaini Paspartū, kas iet uz džungļu pusi ar Audu rokās. Paspartū ir ģērbies Radžas drēbēs. Phileas Fogs paņēma aiz rokas Francisu un viņi sāka sekot Radžam.